Pirms es ķeršos pie savas prezentācijas, es patiesībā gribu pāris lietas pateikt. Pirmkārt, sākumā varbūt nebija īsta laika. Šis pasākums kļuva lielā mērā iespējams arī pateicoties Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijai. Tā ka to es gribētu šeit atzīmēt. Šādos pasākumos, kā jūs zinat, kaut vai nedaudz, bet tomēr ir vajadzīga finansiāla palīdzība. Tad paldies asociācijai par to. Gribējās to atzīmēt ļoti patīkami, ka apziņa par to, ka ir tāds Ubuntu, ka tas ir visiem pieejams, tiešām vairojās, iet uz augšu. Un mēs skatāmies pēc tā, cik daudz datori atjauninās no Latvijas Ubuntu spoguļa. Un jau pagājušajā gadā tas tieši Latvijas lietotāju skaits pārsniedz 10 000. Tā līkne iet diezgan taisni patiesībā, tad mēs paredzam šogad varētu būt uz šo laidienu. Uz katru laidienu bišķi viņi tā kā uzveļņo, tas daudzums varētu būt jau runa par 15 000. To mēs vēl noprecizēsim, pēc šī viļņa, tātad cik tad īsti bija. Tātad, par tiem infrastruktūras jaunumiem, es jau arī apzināti nemēģināju šo te veidot kā tādu pilnīgu apskatu par infrastruktūru, jo tā ir ļoti interesanta tēma un tur ir tik daudz ko pateikt un patiesībā varbūt pat arī nav būtiski. Es mēģināšu izcelt tos akcentus, jo jūs saprotat, ka, zinat, detaļās mainās viss kaut kas. Ubuntu Linuxā ir vairāk kā 20 000 pakotnes, atvērtā pirmkoda projekti, tie visu laiku attīstās. Un, protams, ja man būtu jāuzskaita visu pakotņu jaunākās versijas, tas vairs nebūtu interesanti. Es gribēšu tikai dažus akcentus pateikt un varbūt par mākoņiem. Jā, tā ir karsta tēma mūsdienās un es mazliet pastāstīšu tātad par to, kā notiek mūsdienās Ubuntu Linuxā tas saucamais provisionings visos līmeņos. Varbūt ne pilnīgi visos, bet 3, pareizāk sakot. Jā, tātad vispirms tomēr mazliet par populārāko serveru programmatūru, kas ir ar jaunākām versijām šī te Linuxā par to orķestrēšanu arī jā, un mazliet par ražotāju atbalstu. Par populāro programmatūru. Šis ir varbūt tikai top 4 vai top 3, un man tas iekrita acīs, tātad Linux 3.2, tas ir operētāja sistēmas kodols. Protams, kad vispirms mēs varam skatīties uz to, kāda versija ir šim operētāja sistēmas kodolam, un tas ir 3.2, un visu, ko jūs zinat par šo te jaunāko Linux kodolu, tas te ir, ja? Visi jaunie ziņi, jaunākās failu sistēmas. Tūlīt Kaspars stāstīs par BTRFS failu sistēmu. Un tā tālāk tur nāk interesantas tehnoloģijas, kuras, kā jau Valdis teica, vispirms tiek aprobētas, palaistas Linuxā, un tad pēc tam parādās citu ražotāju operētāju sistēmās, kā piemēram procesu grupas, ka plānošanu tagad sadala nevis vienādi godīgi visiem procesiem, bet mēģina saprast procesu grupas, piemēram, GIMPam vairāki procesi. Tie būtu jāplāno kā viena procesu grupa, un, piemēram, Firefox ar saviem procesiem vai Chroms ar daudzajiem procesiem, ja, atkal ir cita grupa, tā tad jāplāno godīgāk starp grupām, nevis starp pašiem procesiem, un tā tālāk, ja, tādas daudzas interesantas idejas. Apache 2.4, jūs zinat, ir iznācis, un tagad interesanti, ka viņi tā kā mēģina šo te Apache 2.4 atbildēt tiem mazajiem kompaktajiem webserverīšiem, tādiem kā LightTPD un Nginx, kas ir ļoti kompaktas mazas programmiņas. LightTPD organizējas pavadienos, Nginx ziņojuma apstrādes ciklā, bet abas divas tās mazās webserveru programmiņas ļoti ātri piedāvā tīklā statiskus failus. Un Apache tā kā ir tas lielais milzis, kas prot visu, un tad tos mazos darbiņus netik efektīvi, tad viņi mēģina šī te versijā pateikt, ne, mums ir arī tāds procesu modulis, viņi to apstrādi organizē procesu moduļu veidā, tad viņiem ir arī tāds modulis, kas pataisa Apache par tikpat ātru mazajos statiskajos failiņos, kā tie kompaktie webserverīši. Ja. Tātad Apache atkal kļūst universāls, ar viņu var darīt gan tās vienkāršās lietas ļoti ātri, gan arī visu pārējo
Samba 4, tātad tā ir savietojama ar aktīvo direktoriju. Ja? Tātad līdz šim viņa varēja, trešā Samba varēja iejoinoties domēnā, tagad viņa pati ir kā domēna kontrolieris. Un tātad jūs varat, ja jūs lietojat, piemēram, Windowiskās mašīnas klientu pusē un domājat par serveri, saglabāt visu failservera funkcionalitāti, piekļuvas tiesības, politikas un tā tālāk, tad tas ir Samba 4 iekšā. Un vēl viena, un man dikti patīk tās tehnoloģiskās niansītes, kas padara kaut ko pašsaprotamu par īpaši jaudīgu un paceļ jaunā līmenī no OpenSSL pašsaprotama sen lietota sistēma. Bet izrādās, kad tagad tieši ar versiju 1.0.0 tai parādās, piemēram, jauno procesora ASNI instrukciju atbalsts. Tas nozīmē, ka ja jūs to OpenSSL 1.0 tagad uzinstalējat savā datorā, kur ir jauns vai Intel vai AMD procesors, kas atbalsta šīs instrukcijas, viņš izmanto aparātisko pātrināšanu kriptogrāfijas funkcijām. Un tagad no šī brīža tas, ko mēs runājam, ka kriptogrāfija softiski nestrādā, tas faktiski ir noņemts jautājums no dienas kārtības. Tagad ar šīm instrukcijām viņi strādā, un papildus pātrinātājs vairs nav vajadzīgs. Tie, kas nodrošina HTTPS servisus, tie droši vien zina. Tātad, ka tas ir jautājums, ja, un nopietna tēma, tad lūk, tagad softiski tas strādā. Tad mazliet par mākoņu jēdzienu. Šī ir ļoti karsta tēma pēdējos gados, un man neizdevās atrast vienotu definīciju mākonim, kuru izmantotu visi, kas šajā te industrijā strādā ar mākoņiem. Varbūt iemesls ir tāds, ka šī mākoņa definīcija radās tajos uzņēmumos, kas nodrošina tos pakalpojumus, un viņi tātad definē to mākoni tādu, kādu viņi to redz, kādu viņi pasniedz citiem. Amazons ar savu Elastic Computing mākoni, ja, ir viens no tiem pionieriem mūsdienu mākoniem. Vispār par mākoņiem runā jau sen. Es atradu vienu publikāciju no 95. gada, kur arī ir definēts mākonis. Ļoti līdzīgi tam, kā mūsdienās. Tur mākonis bija tāda realizējama noteiktā specifiskā operētāja sistēmā, realizējama sistēma, kas sadalīja uzdevumu vairākos datoros. Diemžēl tā nebija realizējama citās operētāja sistēmās, viņi acīmredzot balstījās uz tās īpašās operētāja sistēmas īpašībām. Bet lūk, tādas idejas un kaut kādi prototipi ir bijuši jau sen. Šeit ir daži tādi uzvedinoši jautājumi. Es domāju, ka jūs katrā no šiem jautājumiem redzēsiet, ka tas apmēram atbilst mūsu priekšstatam par to, kas ir mākonis, jā, mūsdienās. Vai internets ir mākonis? Mēs taču topoloģiskās bildēs zīmējam. Te mums ir precīzi mūsu tīkla struktūra, un tad ir savienojums uz mākoni. Mēs neprecizējam, kas ir internetā. Mēs zinām, ka tur ir ļoti daudz iekārtas un sarežģīta sistēma. Bet mēs pasakām, ok, tas ir viens liels objekts, mākonis, neprecizējam, varbūt pat speciāli slēpjam. Un kādreiz tā bija, lūk, šī te mākoņa definīcija, ka tā ir struktūra, kuru mēs nezinām. Mēs viņu varam lietot, mēs saprotam, kā tai pieslēgties, bet neprecizējam, kas tur iekšā notiek. Failu glabāšana internetā. Jā, tagad saka, piemēram, Ubuntu One ir tipisks piemērs. Mēs varam izmantot Ubuntu ražotāja Canonical izveidotu failu servisu, globālu failu servisu. Un tajā varam ne tikai kaut ko ņemt, bet tajā varam noglabāt. Un tad viņi tādā veidā realizē datu sinhronizēšanu starp, piemēram, desktop un laptop un arī droši vien Ubuntu mobilo versiju. Bet Dropbox, zināma lapa vai ne? Cik gadus tas jau eksistē? Es atklāti sakot atzīstos, nezinu, bet es zinu, ka sen pirms Amazons atvēra vispār to mākoņa jēdzienu 2007. gadā. Ja? Dropbox bija jau sen. Bet arī mūsdienās saka, jā, tas arī ir mākonis. Mani failu glabājas mākonī. Varbūt tas ir viens, varbūt failserveris. Droši vien, ka nē. Varbūt tie ir 100 failserveri vienā tīklā iespējams. Tehniski tas nav nekas īpašs, bet, lūk, jauns koncepts. Okay. Mākonis ļoti bieži tā tad ir tā asociācija, ka tas ir kaut kas tāds publisks, kaut kāds tāds pakalpojums internetā, kaut kas liels kaut kur citur. Tā arī tas noteikti ir saprotams, bet būs arī privātie mākoņi, un par tiem es mazliet šodien
Vairāk parunāšu, ir tāds jēdziens utility computing, kas bija pirms cloud computing. Un ļoti bieži, kad cilvēki definē mūsdienās cloud computing, viņi faktiski pasaka utility computing definīciju. Utility computing, es atklāt sakot, nezinu, kā latviski labāk pateikt, bet utility, šis angļu vārds utility, nozīmē to pielietojumu kā komunālo pakalpojumu, piemēram, ūdens un elektrība, kur jūs maksājat par patērēto. Un lūk, utility computing arī definējas līdzīgi, ka tas ir tāds skaitļošanas veids, kurā jūs maksājat tikai par patērēto. Izklausās pēc mūsdienu mākoņu definīcijas, vai ne? Bet viņiem utility computingā nav tā komponente, kas mūsdienās ir mākonī, ka jūs paši apkalpojaties. Jūs pats sev pieslēdzat to ūdeni un to elektrību tik, cik jums vajag. Un tad maksājat par izlietoto. Tā ka mākonis ir bišķi savādāks, ja? Tur tā pašapkalpošanās ir iekšā. Vai tas ir bizness? Nu, droši vien. Es palieku pie diezgan skeptisks nostājas. Man liekas, ka mākonis ir tikai biznesa jēdziens. Tehniski tur nekā īpaši jauna nav. Bet, nu, lūk, ir vesela industrija, un kā tas bija nedēļa vai divas atpakaļ, viena ļoti liela korporācija tepat Latvijā Reval viesnīcā stāstīja par to, ka viņiem arī tagad ir mākoņa risinājums. Un faktiski viņu stāsts bija tāds, ka šodien jūs dzīvojat tā, ka ir tikai fiziskie serveri, un tā jūs tur instalējat OS konfigurāciju, datus, softu un tā tālāk. Tad tagad viņi atnāca un tagad jūs varat dzīvot mākonī. Virtualizācija, pateicoties viņiem, esmu bišķi tagad ar sarkasmu, ja, bet viņi pelnījuši sarkasmu, viņi tā bieži runā. Kur ir Gartnera definīcija. Šī ir definīcija, kuru es uztveru kā, varbūt autoritatīvāko, tā es teiktu. Bet, princips jau te bija iepriekš pateikts, tātad skaidrošanas stils, kurā mērogojums elastīgas IT iespējas un visdažādākās IT iespējas tiek piegādāts pakalpojumu veidā ar internetu tehnoloģijām. Šeit pat nav īsti akcentēts tas pašapkalpošanās princips, bet tas ir tas, kas viņu atšķir no utility. Bet ir arī publiskie privātie. Ļoti bieži runā par publiskajiem mākoņiem. Amazons runā tikai par publisko, jo viņš pārdod publisko. Microsoft, piemēram, runā tikai par privāto. Nē, mazliet viņš piemin savu Azure platformu kā pakalpojumu, bet vispār viņi tagad runā tikai par privāto mākoni. Tā ka ir jāsaprot, tā bilde ir arī hibrīdi risinājumi, bilde ir krietni plašāka nekā jums viens ražotājs pastāstīs. Tad mākoņos ir līmeņi, parasti vismaz šī ir tā, saucamā taksonomija, kā iedala to mākoni, no kā viņš sastāv, kas tur ir. Tad, lūk, šie trīs līmeņi ļoti bieži parādās kā, tāda fundamentālas kategorijas tajā mākonī. Infrastruktūra kā pakalpojums, respektīvi jūs pakalpojumu veidā iegūstat to, kas saucās infrastruktūra. Serveris, tīkls, datu, disks, kaut kāds virtuāls disks un tam līdzīgi. Ja? Platforma kā pakalpojums, respektīvi jums jau ir iedota platforma, vai tā ir programmatūras platforma, vai tas ir pakalpojums, kurš darbojas kā platforma, piemēram, failu glabāšana. Tas, ko mēs runājām, Ubuntu One, tas ir iekšā platformā. Platformā ir iekšā tas pats pieminētais Microsoft Azure, ka jūs tajā viņu platformā varat likt savas programmas un tās strādā tajā viņu mākonī. Tādi platforma kā pakalpojumi ir arī Amazonam, Oracle'am un ir Google tīmekļa lietojumu dzinējs, kurā jūs varat likt savas tīmekļa programmas. Bet ir arī programmatūra kā pakalpojums, un to mēs attīstam arī. Es tagad pieminēšu izstrādni, kurā es pats piedalos, tas ir Universitātes Matemātikas Informātikas institūtā. Mēs esam izveidojuši kopā ar kolēģi Kasparu zinātnieku mākoni. Un tur arī programmatūra kā pakalpojums ir viens no pakalpojumiem, ko zinātnieki saņem. Ja viņiem ir vajadzīga kāda programma, ar kuru skaitļot, viņiem nav jāmeklē, kur tagad es to dabūšu, ja tā programma jau ir tajā mākonī. Protams, ka ir process, kā viņi tiek pie tās programmas, bet viņu vietā tiek nodrošināta tā programma. Un tad ir šeit viens piemērs Ubuntu, tātad pišķi svārstījās pēdējos gados, kas būs viņa primārā mākoņu platforma. Un Eikalipts bija viena no pirmajām pilnībā atvērtā pirmkoda platformām, ar kurām veidot privātos mākoņus. Privātais mākonis tātad ir tāds, kur jūs paši veidojat, pilnībā kontrolējat, izmantojat.
pilnībā valdat pār to. Tad pēdējos gados ir parādījies tāds OpenStack, un taisni pēdējā laikā, varbūt, ka tieši pēdējā gada laikā, jāsaka tā, ka tas OpenStack ir uzņēmis tādu ātrumu, un tagad tā attīstības līkne ir tāda, ka Ubuntu ir izvēlējušies šo kā primāro mākoņu skaitļošanas platformu. Jūs redzat, kādas kompānijas te ir iesaistījušās. Te ir visādas, te ir tajā labajā pusē, pirmajā rindiņā ir dzelžu ražotāji, kreisajā pusē ir mākoņu lietotāji, Rakspace piedāvā mākoņu pakalpojumus publiski, viņi arī nesen nomigrēja uz šo te OpenStacku, NASA izmanto, te ir tīklu risinājumu ražotāji un, protams, arī Linux. Tātad, tā kompānija vispār ir ļoti raiba un plaša, tur ir zinātniskās institūcijas un tā tālāk. Komponentes, tātad tas nav viens risinājums tādā nozīmē, ka noslēgts monolīts, tur ir iekšā moduļi, un jūs varat viņu vākt kopā no moduļiem, varat uzreiz visus uzinstalēt. Un tātad tie pirmie 3 ir izcelti mazliet lielāki, jo tie vēsturiski tādi jau ir veidoti, respektīvi skaitļošanas mākonis, kurā jūs dabonat to infrastruktūru kā pakalpojumu, storage mākonis, tātad datu glabāšanas mākonis, kur jau ir platforma un jūs liekat iekšā datus, un image service ir viņiem tāds iekšējs pakalpojums, patiesībā arī ārējs visiem pieejams pakalpojums, kurā lietotāji liek iekšā savus operētāju sistēmu attēlus, un tad pēc vajadzības viņi piešķir tos, tātad iedarbina, cik vajag instancēs. Nākuši klāt 2 jauni moduļi, Identity un Dashboard. Te var nojaust, kas tie tādi ir. Identity tātad ir autentificēšanas pakalpojums, kas vijās cauri visiem moduļiem un tātad lietotāju identificēšanu tālāk jau no tā var aiziet uz iegūt tiesības uz pārējiem moduļiem. Un dashboard ir tātad tas portāls, kurā lietotāji iet iekšā un regulē savas instances, tātad to pakalpojumu, cik viņiem vajag mašīnas, kādas mašīnas, kad palaist, kad apstādināt un tā tālāk. Un apakšā ir tā kā iesākta un nepabeigta rindiņa ar trešās puses moduļiem. Lūk, šī sistēma arī ir veidota tā, ka jūs varat rakstīt klāt savus moduļus, viņiem ir nodefinēts API, un, es neiedziļināšos te katrā, jūs paskatieties internetā pie OpenStack, tur par katru šo te modulīti ir tādas mazas rinkopiņas, uzreiz ir skaidrs, kas tas tāds ir. Tātad OpenStack uz Ubuntu ir pieejams 3 veidos. Pirmkārt, tā ir atbalstīta pakotne, jūs varat uzinstalēt jebkādā veidā Ubuntu Linux vai desktopa vai servera versiju, un jūs varat viņu pieinstalēt kā papildus programmu. Tātad jūs viņu varat nokonfigurēt, jūs varat viņu sākt lietot. Tur ir vairāki komponenti, tātad tur ir tas izpildītājs, kurš parasti ir tā kā aizmugurē, backendā, kuram nodod tos izpildīšanas uzdevumus, un savukārt tad ir frontends, kurš ir tas portāls, caur kuru lietotāji un arī administratori strādā. Viņš ir pieejams arī kā Ubuntu servera instalācijas profils. Tātad jūs varat vienkārši lejupielādēt Ubuntu serveri, ierakstīt to vai acīm redzot, no USB arī tas serveris instalējās, vai kompaktdiskā tātad vai kādā citā atmiņas nesējā, iestartēt viņu, gatavojieties instalēt, bet gatavojoties instalēt, jūs jau varat pateikt tātad tieši kādu lomu jūs gribat šim serverim. Un tur viena no lomām būs tas mākoņa infrastruktūras serveris. Un tad viņš sainstalējās ar visām vajadzīgajām pakotnēm, viņi var slēgt klāt, piekonfigurēt un izmantot. Un trešā iespēja ir vēl interesantāka, man liekas, dzīvais variants. Jūs varat iestartēt Ubuntu tā kā live CD, vai arī, protams, viņš tādā veidā iestartējas arī no USB atmiņas, un arī tad jūs varat palaist to cloud live, un tad nemaz neinstalējoties iekšā datorā, šādā dzīvā CD variantā jūs varat pārtaisīt to datoru par mākoņa platformas sastāvdaļu. Un tad uz tā datora liksies tie uzdevumi un izpildīsies vai virtuālās mašīnas vai ko nu jūs vēlēsieties. Tātad veseli 3 varianti, tātad ar viņu pat var paspēlēties, neko neinstalējot cietajā diskā. Varbūt pat ir vērts pamēģināt intereses pēc.
Mās tehnoloģija, tātad jauna, interesanta lieta, vai pareizāk sakot, korporācijas tādu jau izmanto. Ir zināms, ka lielie uzņēmumi, kuriem ir lielās serveru infrastruktūras, serveru fermas, viņi kaut ko tādu jau dara. Respektīvi, viņi neinstalē atsevišķi katru serveri, neiet pie katra klāt. Viņi atved veselu vagonu ar serveriem, sakrāmēs kapjos iekšā, visus ieslēdz, un tālākais notiek automātiski. Šeit tas ir iznests ārā īpašā produktā, kas tagad ir visiem ērti pieejams un lietojams Ubuntu Linuxā. Tātad Metal as a Service tehnoloģija, kas respektīvi to datoru, darbība te ir aprakstīta, tātad datoru ielādē ar PXE palīdzību, tātad tīkla karte, spēja iegūt DHCP parametrus, spēja iegūt serveri un imidžu, kas viņam ir jāatvelk, to imidžu atvelk, iestartē. Ja? Un jau no tā brīža tātad tas serveris ir iestartējies ar kaut ko jūs gribējāt, un tālāk jau jūs redzat, tāds orkestra rīks, tas pārņem tālāko darbību, respektīvi viņš to iereģistrē kā jaunu brīvu serveri, tad to serveri jūs varat vai automātiski vai manuāli likt iekšā grupās, tādos tā kā baseinos. Tur ir tas angļu vārds pool, kas ļoti bieži tiek izmantots dažādiem tādām brīvām grupām. Atkal tur ir iespējama automatizēšana, viņu uzreiz piekonfigurēt, piemēram, kā noteiktu pakalpojumu sniedzošu serveri. Un var izlasīt, protams, tālāk, kā tas notiekās. Shuttlewars, Canonical dibinātājs, viņš ir izteicies, ka šī mās tehnoloģija kļūst nepieciešama tad, kad mēs runājam par vieglajiem serveriem, kas patērē ļoti maz jaudas, un tāpēc jūs varat tādus salikt ļoti daudz. Un, piemēram, pēdējā laikā kļūst populāri serveri ar ARM procesoriem. Tie ir ļoti kompakti saliekami, un tad jau tiešām vienā skapī mēs runājam nevis par 10, bet par 100 serveru, un tad tādā acīm redzot, tas tiešām vairs nav praktiski iet katru instalēt. Tātad bez šādas tehnoloģijas tad vairs nevar. Vēl interesanti, tātad iedomājieties, mēs tagad ejam cauri tam provisioning vai nodrošināšanas tam procesam. Tātad serveris ir atvests, ieslēgts, viņš ar to mās tehnoloģiju ir iestartējis, jums kļūst pieejams, viņu var konfigurēt, viņu var izmantot. Un tad tālāk, ir interesanti, nāk vēl 2 produkti, Juju vai Juju. Ir pakalpojumu nodrošināšanas tehnoloģija, tātad jūs tajā varat sadefinēt, kādus pakalpojumus jūs gribat uz jūsu serveriem. Piemēram, jūs gribat 10 Apache serverus, 5 Postgres, SQL un tā tālāk. Un tad šis servis to nodrošina. Tālāk jūs gribat šādā platformā izvietot kādu satura vadības sistēmu, portālu, vēl kaut ko, tad tie ir šarmi. Šarm ir sagatavju kolekcija, no kuras jūs varat tātad pateikt, ka jūs gribat, piemēram, no tiem 10 Apache serveriem, piemēram, jūs gribat uz 4 uzlikt Drupalu un vēl uz 6 vēl kaut kādu, piemēram, citu tīmekļa sistēmu, nav svarīgi kādu. Un tas jau ņem šos šārmus vai tās sagataves un liek virsū. Respektīvi, ar šiem tā kā vairākiem maziem klucīšiem jūs varat iziet cauri visam procesam no brīža, kad jums atved to serveri, jūs viņu ieslēdzat, un līdz brīdim, kad jums ir strādājošas tīmekļa sistēmas, vai patiesībā tur ir ne tikai tīmekļa sistēmas, arī daudz citas, un tās sagataves jūs varat rakstīt paši. Mazliet nobeigumā par aparatūras atbalstu. Es uzreiz atvainojos citiem dzelžu ražotājiem, kas šī slīdā nav pieminēti, bet šie 2 ražotāji Dell un HP laikam ir bijuši aktīvāki tieši šī Ubuntu versijā. Dell būs oficiāls atbalsts. Tas nozīmē, ka viņi tiešām sniegs jums pilnu atbalstu gadījumā, ja jūs uzliksiet OpenStack ar Ubuntu 12.04. Tātad var vērsties ar visiem kļūdu ziņojumiem, kas tur nāk ārā, viņi tad reaģē, balstās uz tiem ziņojumiem, kā savās citās certificētajās platformās. Tātad maina komponentes balstoties uz to, ko tas Ubuntu izdrukāja. Jā, HP ProLiant serveros būs arī certificēta platforma. Šis ir pirmais gadījums, kad kādam no lielajiem ražotājiem Ubuntu ir tiešām certificēta sistēma. Tātad tajos ProLiant serveros,
kad jūs pasūtīsiet, es iedomājos, ka tā tam būtu jābūt, ka turpmāk jūs pasūtīsiet, tad tur būs iespēja izvēlēties ne tikai SUSE un Red Hat, kas vienmēr ir bijis tās divas komerciālās sistēmas, bet arī Ubuntu. Un tā būs certificēta sistēma. HP publiskais mākonis strādā uz Ubuntu platformas un noteikti var minēt arī daudzus citus piemērus. Šeit apakšā ir lapa, ko es iesaku apmeklēt. It īpaši tātad es vēršos tagad pie tiem, kas lieto vai domā lietot Linuxu lielākās infrastruktūrās. Re, kur ir Ubuntu.com certification. Tur ir certificētie datori, komponentes Ubuntu Linuxam. Jā, tātad jūs varat šo te lietot, piemēram, izmantot iepirkumos un tam līdzīgi. Visbeidzot, mākonis ir tikai viena šaura niša. Ir tik daudz citu interesanti risinājumi, kā veikt liela mēroga skaitļošanu, pakalpojumu izvietošanu un tā tālāk. Un te ir pieminēti tikai daži, un tas viss ir pieejams atvērtā pirmkodā. Paldies, vai ir jautājumi? Drīzāk varbūt tas salīdzinājums ir tā, kā Ubuntu bija ar eikaliptu gadu atpakaļ. Tas ir viens hipervizors ar vienu pārvaldes risinājumu. Tas pārvaldes risinājums strādā arī ar OpenVZ. Tā ka tur varbūt nav gluži tā 1:1, bet ok. Protams, jā, tas ir tāds, lūk, gatavs viņu tā kā primārais, ieteicamais veids, kā uzstādīt privāto mākoni. Paldies, ja jautājumi nav. Tad vārds tālāk Kasparam Krampim.